Čau visiem! Argam, sastais un Vecais. Un šis video būs pa GTA 5, kur noslēpties no policijas 3. Un mēs parādīsim vairākas vietas. Un sāksim ar pilsēta, vienu tuneli un beigsim ar lauku trubu un cauruli. Jā. Un šoreiz būs 3 tomēr. Ja vēl 5 laiks, tad būs arī 5. Ar tavs jā, jūs pamanījāt, kad es vairs nebraucu ar Porsche. Jā, jo es esmu pārsēduši šitādu Ferrari. Jā. Izskatās ļoti labi, man patīk krāsas salikums. Man arī, tāpēc arī tā šis sanāk ir, it kā laima, šis tečas zaļais, līdzīgs kā citrons, tikai zaļš, tāds kaut kāds. Zaļš un formulas sarkanais. Tā kaut kā, tulkojumā tā ir. Un šo mašīnu jāiztaisīt. Tomēr ir tas vecā mīļākais džipiņš mums arī no tā iepriekšējās mājas, jo, mēs viņu pārvedām. Jā. Es bez savu mīļākā džipiņu vienkārši nevaru. Mēs uztaisījām arī citu, bet vecajam labāk patika vecais. Jā. Pilnībā visi vecais. Es paņemu savu jaunu. Vienkārši tā māja, tā šis personāžs vairāk patīk, jo tev var izdarīt šādu. Es nepamanīju. Nekas. Atceroties pirmo video, vai otro, ka mēs stāvējām šeit. Pagājis jau 1 gads, varbūt gandrīz jau 2. Es jau taisnu. Wow. Un tagad var sākties baļuks. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, no policijas mēs bēgam. Helikopters parasti ir uz 3 zvaigznēm, tagad mums jau ir vilciens. Mēs tur helikopteriem iešaut vajadzētu. Pirmā vieta ir šeit, Hitspīnis. Ja jums ātra mašīna, ja ir 2 zvaigznes, var, šits strādā arī 6, var arī pat dziļāk iebraukt. Un šī vieta ir, šitas te būs šeit, te ir viena iebraucēts un viens šeit iebrauciens. Es braucu pa šajām, vai tu brauc tev uz sliedēm un iebraukt te. Mūsu gadījumā tas ir šeit. Un te, tas tunelis ir šādi. Šeit kaut kur tā pāriet un tā, šādi, Es īsti, viņš laikam pareizi. Ka jāuzmanās no vilcieniem, lai vilciens nesabrauc. Jā, tas vienīgais. Jāvaktē, lai vilciens nebūtu. Man patīk šī mašīna. Es pat tik gaismīgs uzliku. Neonis. Nekas jūs te varat darīt, ko gribat. Ja pat, kad ir 5 zvaigznes, jūs te varat čaudīties un tā nekas nenotiks. Viss paliks tā. Tad būs jābrauc mums uz vispār citu malu. Tas ir vispār ļoti tālu. Uz šito te kartas daļu. Sāksim ar sāksim tomēr ar zemūdens bāzi. Ar laivu vai ar trubu. Es domāju, sāksim mēs ar trubu. Pēc tam varēs ar laivu. Labi, sākam varēs ar laivu. Tagad es mēģināšu
Un šī ir vietiņa, un kāds, kurš spēlē online, vai kāds zina, kas tur notiek. Es īsti nezinu, bet, es zinu, ka tur kaut kas notiek. Un tagad vispār kaut kādas tās labās nedēļas, kad dažas super labās mašīnas ir bez maksas tirgojas. Ja es vienmēr, kad skatos, tad tur rāda, kad ir kaut kāda tur, šis policijas rajons. Jā, kad tur kaut kādas, no sākuma bija mašīna, kura var celt citas mašīnas, tagad cita mašīna, kura var, kura ar turbodinēju, sanāk. Sanāk vēl rītdien, parītdien, tad beigsies. Pirmdien, man liekas, būs jau citas vietas. Vienīgais plus, kas ir šita te, kad ir šitādi, un kad, ja nospiež šito, tad viss apstājas. Šie mašīnas paļīgi tādi. Es pat negribēju iedrikties, es gribēju vienkārši nobremzēt. Nē, tomēr te augšā jābrauc. Es domāju, tur plēk. Tieši tā mašīna ir tik zem, ka viņi nevar pat. Vai arī baigais ieskrējiens nebija. Jā, ja jums patīk GTA 5, ka mēs kaut ko filmējam, tad varat ierakstīt komentāros. Nav ko baidīties. Un ja jums patīk, ko mēs te darām, visu kaut ko, tad arī abonējiet. Es zinu dažas vietas, kur online ir bunkuri. Vienu es jau tā zināju, un otru, kad, jūs zināt, Edgu, viņam ir online, tur var paskatīties, viņa kanālā tur būs. Un tur viņam ir pašam savs bunkurs, šitajā te vietiņā tur. Un te vēl ir tāds tramplīns. Es tā neliks, bet es esmu mēģinājis lekt, tas ir bišķi, kā pateikt. Ar šito mašīnu, es domāju, varētu pārlēt, bet tā pat ļoti knapi. Tur tie. Tur vajag lielu ātrumu? Lielu ātrumu un tā. Ja mašīna ar turbodzinēju, raķis zinēju, tad vispār būs viegli. Pat baigi lielo ieskrējienu nevajadzēs. Tā, es domāju, mums tagad vismaz vajadzēs dabūt citas zvaigznes. Maksimums 2. Ja būs 3, tad, tagad šis variants ar laivu strādās tikai 2 zvaigznēm. Un 1. Ar 1 vispār viegli, bet ar 3 gan, ar 3 nestrādās. Jo, jā. Nē, jā, tad ir tā. Laivu tad mēs parādīsim. Šī sērija mums jau nav bijusi jau ļoti sen. Jā. Un es vienu lietu pateikšu. Ja jūs braucat pa šito vietu vienalga vai online vai parastajā kā mēs, tad uzmanieties šitā pagriezienā. Es saku no pieredzes. Jo, ja brauc lielā ātrumā, te ir tāds, un var izlidot ļoti viegli tur, lai jau nosprāt. Es domāju, labāk tur uzsprākt, jo tad parādies vismaz kaut kur tūmā, tai vietai, kur nomest. Te labāk vēlums ir tomēr piebremzēt. Vienmēr labāk tāds vēlums. Mēs jau pabraucām to vajadzīgo vietu, bet tāpat vai pie policijas iecirkņa. Paklauvēt, parunāt.
Jā, parunāties ar Uzprasīties uz nepatikšanām. Jā. Ugunsdzēs ētat un balts bija. Jā, un tur. Rolls-Royce. Kādas dārga mašīna pieprasīt ietāt. Viss maksimums zvaigznes ir savāks. Tagad mums jāmēģina nomotēt. Pilns dzīvības nāks, lai... Saudāk, tas īsti nekas. Tagad centies pa viņiem nešaukt, ja kādam iešos, dabūs trešo zvaigzni. Es pabraucu šādu, jo te... Viņi brauc. Man tas ir jābūt nāk. Es zinu. Mani nenoķersiet, jo es esmu nenoķerams. Tā melns, viens veids it kā jābrauc ir salām. Un var arī šādi peldēt, bet te jāuzmanās no ūdens policijas. Ja jums ir 3 zvaigznes, tad labāk braucat uz salu. He, viss. Ļoti izspruki. Ļoti tā labi izspruki. Jā, domāju. Piepildīsim šeit, pa šeien vēl varam iepildēt, lai mēs tālāk tiktu pie ceļa. Ilgs ceļojums nebija, tas pārāk viegls. Un es vēl parādīšu kartē, kur tā vietā atrodas. Tas atrodas te pie tā tilta, pa kur es šeit stāstīju, var vienkārši viņš noldāt vielu vai jāldāt ūdenīti. Ot šeit, kur ir zemūdenīte. Un kur ir šitāds? Ot šeit. Un te ir tāds celiņš, bet tā arī var šādi te kā es braucu. Ot. Tā kaut kā. Tas ir... Trešo vietu. Trešā vieta var strādāt gan ar motociklu, gan kā šitu izslēgt. Zvēriņš skrien, netraucēsim. Pēc netraucēsim. Viņš man arī var kaut ko izdarīt. Lūdzu, apstājieties. Aizņemsimies mašīnu uz nedošanu. Jā, mēs aizņemamies mašīnu uz nedošanu, tāpēc lūdzu palaidiet. Braukam te augšā. Pie policijas iecirkņa. Atkal. Redzi, šitas te var jūs... Tas bija lūsas? Jā, lūsas. Un divas. Kā smuki izlidoja ārā. Pa šajām var braukt. Līdz šitai vietai, šeit viss te jau mašīnas sāk braukt. Var labāk pa labo braukt. Vienīgais uzrunāties no dažām vietām, kur var. Vajag, mēs pie policijas braucam. Pāraizrunājot. Vienalga kādu mašīnu varam moci. Es pēc tam parādīšu, kā moci strādās, bet
Sāku. Bet šitas strādās, domāju, ar vienu vai divām zvaigznēm. Nu, tie, nu. Nabaga busiņš. Nevis par vienu zvaigzni. Tad ir galvenais vienkārši nešaut. Vajag jūsu braukšanas manērus sataisīt, vai ne? Manērus? Jā, vot šādi te, vot. Redzat? Nu, lai nebūtu vot šādi kaut kā. Oi, skaņi te jau daudz. Nu, tad es tev ieteiktu baigt tādāk. Tāpēc mēs izmantosim šo vietu, lai no viņam aizbēgtu. Jābrauc te pa kreiso malu. Nu, ja vēl būtu labāk, tomēr būtu kreiso. Īsti nezinu tieši kurā vietā, bet kaut kādā ir jābūt laikam vēl uz priekšu. Es pats īsti nezinu, kur tā vieta atrodas. Nezinu visat to novietu, vai mēs jau pabraucām, nezinu. Kuri. Tā tur īsti nesanāks, tagad mums vajag vienkārši šajien. Šitā. Nu, tur nāk, viss bars. Nē, es laikam bišķi sajaucu lietas, viņam vajadzēja būt bišķi uz to pusi. Un šitā, iespējams arī strādā, kā pagaidām viņi tev vēl nav atraduši. Tieši tam tāds bišķi lietas sajaucu. Nu, tātad mums būs tēma vēl vienam video. Jā, jo ir vēl citas vietas, kur tur pa metro ir cits, kur ieiet vēl uz kaut kā tā. Gandrīz uz knīkļi. Tāpēc gandrīz. Čau, sēriņi. Vot pa šito vietu bija runa. Vot te tikai moci var tikt iekšā. Nu kā tajā. Labi. Uzkājās izskatīt. Jā, labi. Un tad visiem čau. Visiem čau. Patīk, varat abonēt.